šī šovprogramma reāli tika balstīta uz kontrastiem, kad melns nevienmēr ir melns, un kad lateks nevienmēr ir lateks, un ka lateksta kostīmā arī var nodziedāt latviešu tautas dziesmu, ja to pareizi iznesus. Un arī fotosesijā bija ļoti viegli sastrādāties, tāpēc, kad iepriekš jau bija, tā teikt, skaidri zināms, ko es gribu no šīs šovprogrammas, un meitenes to ļoti labi saprata, un tā kā nebija tā ļoti grūti, ok, meitenes, es jūs paņemšu tagad aiz matiem, un, teiksim, auga rūžiņa. Jo ko tas pozicionē? Tas nepozicionē to, ka es esmu tagad kaut kāda sadomazo, bet tas, kad es cīnos, ar viņām bija ļoti viegli sastrādāties un nekāda protesta nebija, jo, skatos cilvēks, kurš, jo kā mākslinieks, viņš izdzīvo ļoti daudz lomas uz skatos. Jociņi mums bija visādi skatos, ak, jēziņ. Jā, šova laikā man bija jāpārģērbjas vairākas reizes, un tad vienmēr kaut kā salikām to, kam ir vairāk laiks mani apģērt, kam nākamajā skatos, piemēram, duetu dejoja Kārlis ar Simonu, tad, Ivetē vajadzēja man palīdzēt pārģērbties, jo kleitas bija ļoti, ļoti lielas, un, protams, backstage'ā, tur, kur ir aizkulisēs gaismas nav šovu laikā, un tad, viss bija jāsaliek tā, man bija jāiek kā boģikā tādā, un tad tur atstāti tika caurumi tādi, kur man jāieliek kājas, un tad jāvelk visam mikrofonam, visam kabelim, visam pāri jāvelk, un lai es iekāpu tajā iekšā. Un te vienreiz atgadījās, kur jau tajā visā tajā stresā, ātrāk, un tad Ivetiņa tik šausmīgi cenšas man saģērt, un es iekāpu tais caurumos, jā, pareizi ir, un es izēju skatus, un es dziedu, un pēkšņi es tā kaut kā pastos. Kas tas pa caurumu man uzvēda? Un es dziedu, un es nevaru saprast, kas tas pa caurumu, un es kā dziedu, un paldies Dievam neatslābu no tā, ko es gribu pateikt, un es skatos, ka tas caurums man uz priekšu, tad es reiz domāju tā. Ja man caurums tagad uz priekšu, jo tas bija palicis no citu šovu, kur es karājos trosēs, tur bija izgriezts caurums, lai šīs troses var piekarināt. Es skatos tā, ja tas caurums tagad ir priekšā, tā tad lielā pāva aste man tagad ir priekšā. Un tur viss ir vaļā, nevis priekšā. Ak, Jēzus Marija! Un tie auduma gabali tik ļoti lieli, jo viņi visi tika salikti, kad pareizi uzvelku to tērpu, lai es varu iziet priekšā, un es it kā lidoju, un te viss ir nosegts. Jo apakšā, lai neredzētu arī, kas ir apakšā man tērps palicis, jo tas viss tika kombinēts. Un te es saprotu, ka šeit viss ir vaļā, mans lateks kājeles visur rēgojās, mans plikās kājeles visur rēgojās. Atnāk Simonīt, viņu ar Kārli apvienā pie maniem, viņiem ir jāņem tie audumi un jāspēlējas ar viņiem. Paužot tās manas emocijas, un es tagad domāju tā. Viņi tagad ņems tos audumus, droši vien atseks man vispār visu vaļā, un es domāju, ko es darīšu. Bet nē, mēs tā operatīvi izgājām no situācijas. Es kaut kā paņēmu tā emociju brīdī to audumu un pieliku sev pie vēdera, lai neredz to caurumu, un tad Simonīte ar Kārli tos audumus tā izdīņāja tā, viņi saprata laikam, kas tur ir, kas noticis, bet vai saprata vai nesaprata, bet tas, laikam, ir tas profesionālisms, tas, kad pēc tam mēs runājam, saka, jā, tiešām, ne, viņi saka, mēs redzējām, ka kaut kas nav tad, ka parasti, bet, mēs dejojot izdarījām tā, ka parasti. Es saku, paldies Dievam! Kārlīt, atceries mūsu superīgā dziesmu, tur, kur tu tēloji tirliņu, kas saucās I Want To Be, kur es esmu ļoti tāda skarba meitene pret tādu puisi, tādu, kā teikt, tādu, teiksim, grāmatāru, kas ir diezgan nosvērta un īpaši sabiedrībā neparādās, tāda ļoti kautrīga un tādām brillītēm. Tad viņš vienmēr man centās pārsteigt, iznākot uz skatuves. Tad viņš bija sev sazīmējis ūsiņas, tad viņš bija paņēmis kādu balonu, tad viņš pēkšņi tolec papīru no kaut kurienes izvelk no kabatas un saka kaut ko tīrīt. Kopā viņi veidoja ļoti labu ansambli. Ļoti labu ansambli, jo visi trīs bija bagātām idejām un radoši un kopā saliekot galvas. Manuprāt, rezultāts bija tāds, kāds es to gribēju.